Labs rīts jūs mājās! Līdz ar jaunā mācību gadu un arī līdz ar septembra sākšanos aizvien lielāku uzmanību ir jāpievērš savai drošībai, atrodoties uz ceļa. Gan kā kājām gājējiem, gan kā autobraucējiem. Tieši tādēļ ļoti daudzās Latvijas skolās šobrīd norisinās dažādas akcijas, lai mazos ķiparus izglītotu par to, kā tad ir vislabāk izturēties un uzvesties uz ceļa. Arī Gaiķu pamatskolā šāda veida akcija norisinājās. Tādēļ mūsu raidījuma Darbs izglītība karjeru pirmais stāsts tieši no Gaiķu pamatskolas. Patīkam un noderīgi jums skatīšanos. 7. septembrī Grodzē novada Satiķos kauca mašīnu riepas un skanēja bērnu smiekli. Sadarbojoties Volvo Track Latvija, Latvijas dzelzceļam un Latvijas Volvo klubam, Satiķos norisinājās pasākums par bērnu drošību uz ielām. Kā zinām, Latvijā ir Volvo ļoti daudz automašīnas, un Volvo skaitās viena no drošākajām automašīnām. Un tādēļ arī esam, kā Latvijas Volvo klubs, nācām pie slēdziena, ka vajadzētu arī uzrīkot kaut ko sabiedrības labā un veikt labumu sabiedrībai, parādīt kaut ko no drošības pasākumiem. Pirmais mērķis bija griezties pie bērniem, jo bērni tā ir mūsu nākotne. Un, protams, bērniem ir visvieglāk to parādīt, un viņiem arī tas paliek atmiņā. Pirmais tāds pasākums ar bērniem notikās Ogres novada Ķēpenes pagastā, kas ļoti veiksmīgi mums izdevās kopā sadarbībā ar Volvo Track Latvija. Un šodien mēs esam ciemos šeit vienā projektā, kā arī saucās sauklis, apstājies paskaties pa māju. Un šeit mēs, kā Latvijas Volvo klubs, demonstrējam bērniem apstāšanās distanci, demonstrējam ar asarotājiem, jo nāk tumšais periods. Bērniem jāzina, kad jālieto ir asarotāji tumšajā dienas laikā, jo šoferīši neredz bērnus, neredz pieaugušos, un tādēļ lietosim tos asarotājus, lai šoferiem būtu vieglāk. Un tāpēc demonstrējam arī bremzēšanas ceļu, lai redz dzīvē, kad automašīna nevar apstāties tik ātri, kā domājams. Cik izglītoti ir bērni, jūsuprāt? Lauku pusē mazliet ir problēmas ar to, ka viņi nav saskārušies ar tik daudz ielām, tik daudz mašīnām, viņiem nav gājēji pārējais, nav luksfori. Viņi īsti neiedziļinās, kas īsti ir tā problēma, bet pēc 9. klasē aizjūt uz lielākām skolām, pie tā būtu jāpiestrādā, es domāju, pamatskolas līmenī uz 9. klasi, kad sagatavojas uz vidusskolas, kad jāpamāca ir kā uzvesties Rīgas un lielajās pilsētās. Man liels prieks, ka šis pasākums tiešām notiek, tādēļ, ka bērni pavasarī ir palikuši tādi draiskāki, neuzmanīgāki un sākoties skolai, statistika ir pierādījusi, ka ļoti daudz negadījumu notiek tieši uz ceļu bērnu neuzmanības dēļ. Un šodien šis pasākums ir veidots tādā veidā, lai bērnam parādītu, kas tad notiek, ja viņš neuzmanīgi nepaskatās, neievēro satiksmes noteikumus un šķērsojot braucamo daļu nepaskatās ne pa labi, ne pa kreisi, bet vienkārši dodās pāri, kur nav norādīts, ka viņš var iet. Un kas notiek, ja bērns ir auto iekšpusē un viņš brauc un neizpild to, kas ir pirmais noteikums iekāpjot, ka ir jāpiesprādzējās. Tātad es domāju, ka šī būs ļoti jauka mācības stunda gan mazajiem, gan lielajiem. Laukos ir liels ceļš, un tad jau brīži vien tam skolniekam liekas, ka viņš arī viss viņam pieder. Ja? Nu, tāpēc tieši par to domājot arī es priecājos, ka tas pasākums ir šāds. Ko tu jaunu šodien uzzināji par ceļa satiksmes drošību? Kad obligāti jāiet pa ceļa kreiso pusi un atstarotājiem jābūt uz labās rokas. Jo? Jo savādāk, kad ja brauks mašīna, nevarēs redzēt. Aktīvās dienas noslēgumā Volvo un Saldus pārtikas kombināta pārstāvji skolēniem un skolotājiem bija sarūpējuši gardu pārsteigumu. Ik viens varēja nobaudīt ugunskurā ceptas desiņas un panašķieties ar konfektēm gotiņa. Droši izglītības iestādes visas, kam ir vēlme kaut ko tādu redzēt savā izglītības iestādē, droši jūs varat sazināties ar mums. Mēs jums mēģināsim palīdzēt un kopīgi parādīsim bērniem to visu, kas ir saistīts ar drošību. Gan ar automašīnām, gan uz ceļiem, gan uz ielām, gan ikdienas dzīvē. Lai gan ik gadu jaunais mācību gads mēdz ienest korekcijas līdzinājos paradumos un skolas ikdienā, tomēr šogad 1. septembris Gaiķu pamatskolā iesācies ļoti neierasti. Gaiķu pamatskolas ēkā jaunas zināšanas turpmāk apgūs arī Remtes pamatskolas skolēni. Gaidījām 3. septembra zinību dienu ar lielu satraukumu, un satraukums bija ne tikai skolēniem, vecākiem, skolotājiem un, protams, man kā direktorei. Un tas satraukums saistās ar to, ka šogad mēs esam 2 skolas vienā ēkā. Un kā
tautā pierasti teikt 2 vienā. Nu, tas nozīmē, ka mums ir uz remonta laika, pie mums tagad mācās arī Remtes skolas skolēni, strādā Remtes skolas skolotāji un ir Remtes skolas direktori arī. Tātad mēs esam 2 direktoras, 2 skolas un bērni draudzīgi sēž vienā klasē. Mēs esam priecīgi, ka Gaiķu skola mūs ir uzņēmusi. Bet tā lielākā sāpe ir tā, ka no mums ir aizgājuši apmēram 20 bērni šo pārmaiņu rezultātā. Bet ņemot vērā visas apstākļus, viss ir iesācies labi, nekādu konfliktu nav, bērniem arī nav. Un stundas notiek. Tie lielākie plāni, es domāju, šogad mums ir sadraudzēties tā īsti, un lai mēs apjaustu, kā ir kopā strādāt tik daudziem, kā ir kopā, ka notiek pasākumi. Un es domāju, mums ir ļoti jauks telps, un viss būs kārtībā, es esmu pilnīgi pārliecināta. Skolēniem, viņu vecākiem skolotājiem jaunais gads atnāk 2 reizes. Zinību dienā, kad sākās skola, un 1. janvārī, lai mums izdodās. Es gribu jums ko labu pasakīt, kad kļaulapas pāri ceļam lēni krīt. Es gribu jums ko labu pasakīt, lai katra diena tā kā medus bites san. Un varbūt kaut ko labu jūs gribat pateikt arī man.